Siguldas bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība Cerības spārni sadarbībā ar Siguldas novada domi un Norvēģijas tirzniecības kameru ir uzsākusi darbu pie kopienas Cerības ēta izveides. Plānots, ka kopienā dzīvos un strādās cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem atbilstoši savām spējām un nodrošinot nepieciešamo atbalstu, būs iespēja dzīvot pēc iespējas patstāvīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi. Šī ideja radās biedrības Cerība spārni vecākiem. Jā. Un viņi nāca ar šo savu ideju, ar šo savu vēstījumu mums pašvaldībai stāstīja. Viņi tik meistarīgi iesaistīja pašvaldību sekojoši, ka viņi sociālo dienestu uzrunāja, un sociālā dienesta speciālistus arī kopā ar mani esmu iepazīstināti ar viņu pieredzi, ko viņi ir Somijā smēlušies, Igaunijā. Esam arī Vācijā bijuši, bet no savādākām kopienām un savādākiem tādiem alternatīviem aprūpes namiem, jeb tādām institūcijām, ko veido ārpus Latvijas. Biedrība Cerības spārni darbojas kopš 2003. gada, un šobrīd tajā ir 62 bērni ar invaliditāti, kuri regulāri izmanto dažādas pakalpojumus, piemēram, ārstniecisko vingrošanu, deju un kustību terapiju, smilšu terapiju, mūzikas terapiju un vēl ļoti daudzus citus pakalpojumus. Ir ļoti svarīgi, ka šiem bērniem arī pēc specializēto skolu pabeigšanas būtu vieta, kur turpināt savu dzīvi. Tieši tādēļ tiek veidota kopiena Cerības ēta. Patiesībā ik viens no bērniem, bērni ar garīgu rakstura traucējumu, vienalga kādu funkcionālu traucējumu, katrs var kaut ko darīt. Nav tā, ka viņam ir jāpavada diena kaut kādās, vienkārši nīkstot vai bezjēdzīgi. Un tā mēs kopīgi nolēmām, ka mums ir nepieciešams veidot vidi, kopienu, kurai nosaukums ir Cerības ēta, jo mēs paši arī vairāk vecāki darbinieki jau sākām interesēties, smēlāmies pieredzi, kā tas ir ārvalstīs. Arī tepat blakus Igaunijā mēs bijām uz šāda veida ciematu, kas ir izveidots cilvēkiem ar garīgu rakstura traucējumiem. Un mēs redzējām to, ka tas viss darbojas, funkcionē, un šie cilvēki dzīvo pēc iespējas patstāvīgu un pilnvērtīgu dzīvi. Un tāpēc arī mēs vienojāmies un Siguldas novadā sākām veidot šo kopienu. Plānots, ka kopiena veidosies kā naturālā saimniecība, kurā cilvēki ar garīgu rakstura traucējumiem varēs atbilstoši savām spējām strādāt saimniecībā un dzīvot ģimeniskā vidē, kā arī papildus tiks veidotas specializētās darbnīcas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Katrs kopienas biedrs varēs iesaistīties kopienas ikdienas dzīvē un nodarbinātībā, pierādot, ka cilvēki ar garīgu rakstura traucējumiem var nebūt tikai patērētāja lomā, bet ar savu līdzdalību būt noderīgi sabiedrībai. Līdz ar to, spējot iekļauties ikdienas dzīves aktivitātēs, uzlabot gan patstāvīgās dzīves, gan darba vidē nepieciešamās prasmes un iemaņas. Par Cerības ētu noteikti tas ir tāds papildinājums visam, kā viss ir sācies, kad sākumā, kad mēs sapratām, ka mums bērniņš nevar būt parastā bērnu dārzā, nerunājot par to, ka skola un viss pārējais, kad lēnu gar tie Cerības spārni atrada dažādas iespējas, kā to mūsu dzīvi atvieglot. Un ja mēs sākumā vedām bērnu Rīgā uz specializēto skolu un neatstājot internetā, viens no mums tiešām nestrādāja, sēdēja, kamēr bērns ir skolā tajās nodarbībās un veda vakarā mājās, tad mēs tā tikai 2 gadus varējām padzīvot, jo jau Cerības spārni bija ar viņu palīdzību tika izveidot Moras skolā šīs specializētās klasītes, kur ir arī atvieglot transports. Mums no rīta to bērniņu te paņem un atved mājās un pilnīgi pilnvērtīgi visu pārējie savu dienu pavadam, kas no kuram ir jādara. Un tad tāds ieguldītais darbs visā šajā laikā un tā drošības sajūta, šobrīd man vēl meitene, ir 3 gadu skola un ir tā drošības sajūta. Es zinu, kas un kā būs, kas kā notiek, bet kad beidzās skola, tad mēs atkal tādas izvēles priekšā, ko darīt tālāk, jo pat tad, ja Cerības spārnos ir nodarbības vai kaut kas vienalga, viņi ir jāved atpakaļ, un mēs vairs nevaram tā pilnvērtīgi iet darbā, tad noteikti tāda vieta, kas ir tā kā viņas mājas, kur viņai tur būtu, un ir dažādi mums arī dzīves situācijas, kad vajag palikt pa nakti, vai viņi tur nedēļu dzīvo, vai vienalga, kas un kurā brīdī tas notiek, tad tā ir tāda mums visiem pārējiem ļoti liela drošības sajūta. Plānots, ka kopiena Cerības ēta savu darbību uzsāks 2015. gadā, kas kalpos kā liels atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Kopienas biedri saņems vajadzībām atbilstošu palīdzību un spēs pilnvērtīgi iekļauties sabiedrības dzīvē un nebūs spiesti dzīvot izolācijā un nošķirtā vidē no pārējās sabiedrības. Mums mērķis Cerības bērniem ir izveidot tādu kā pakalpojumu un atbalsta pēctecību,
lai ģimene jau no dzimšanas brīža, no brīža, kad viņa tā kā ir saņem šo ziņu par to, ka bērnam ir kāda funkcionāla traucējuma vai kāda saslimšana, kad šai ģimenei jau tiek sniegts atbalsts laicīgi, jo, manuprāt, ļoti daudz ģimenes nonāk krīzes situācijās tikai tāpēc, ka nav šis laicīgais atbalsts tajā situācijā, kad ģimene uzzina par šo šo savu tādu pārbaudījumu, kas viņiem tiek uzlikts. Un tāpēc ir svarīgi, lai būtu gan bērnu dārzā, pirmsskolas iespējas uz vietas, pēc dzīvesvietas būt šis atbalsts, kad varētu bērns iet, tāpat skolas iespējas. Tālāk arī, kā mēs veidojam šo kopienu cerību sēti, lai būtu arī šis pakalpojums, kuram ir nepieciešams. Tā kā tas svarīgais, man liekas, tā pakalpojuma un atbalsta pēctecība.